Sveiki un laipni lūdzam raidījumā Inovācijas. Es esmu jūsu vadītāja Lina Plačmejere un paldies, ka pievienojāties. Dažas no pasaules lielākajām problēmām ir apslēptas no acīm. Vai tā būtu slimība cilvēka ķermenī, īpašības, kas paslēptas sēklā, briesmas uz ceļa vai redzes zudums, kas attīstās laika gaitā. Mūsdienās jaunās tehnoloģijas palīdz mums ieraudzīt to, kas agrāk bija neredzams. Tāpēc šovakar mēs pētīsim, kā inovācijas atklāja neredzamo. Bet vispirms mūsu galvenās ziņas. Šis Izraēlas uzņēmums ir ierakstījis vēsturē pirmo pilnībā ar robota palīdzību veikto kataraktas operāciju uz dzīvu pacienta. Mēs devāmies apciemot šo uzņēmumu. Autobrains sadarbojas ar Uber un Nvidia, lai ar robotaksiju pārņemtu Minhenu. Un pāvests ir devies svētā misijā, lai brīdinātu pasauli par mākslīgo intelektu, jo, citēju, cilvēce nepastāv bez citiem cilvēkiem. Klimata pārmaiņas, ūdens trūkums un pieaugušais pasaules iedzīvotāju skaits rada vēl nepieredzētu spiedienu uz mūsu pārtikas apgādi. Tātad, kā mēs varam audzēt vairāk pārtikas ar mazākiem resursiem? Viena Izraēlas kompānija uzskata, ka atbilde sākas ar kaut ko pārsteidzoši mazu – sēklu. Lai uzzinātu vairāk, man tagad pievienojas doktore Cofnata Mausa, Hazira uzņēmuma lauksaimniecības kultūra portfeļa vadītāja. Tātad, doktore Cofnata Mausa, liels paldies, ka šodien pievienojāties mums. Kad mēs domājam par inovācijām lauksaimniecības nozarē, mēs varbūt domājam par traktoriem un droniem, bet mēs nevienmēr domājam par sēklām. Kāpēc ir tik svarīgi, lai mēs pārdomātu un pievērstu uzmanību šai mazajai sēklai? Patiesībā sēklu nozarē vissvarīgākā ir ģenētika, kas koncentrējas sēklās mūsu produktā. Mūsu inovācija ir optimizēt ģenētiku, lai iegūtu optimizētu īpašību. Tas beidzot apmierina vajadzības, kas rodas pieaugošā iedzīvotāju skaita dēļ, kā arī patērētāju vēlmes attiecībā uz to, kas nonāk uz šķīvja. Katra sēkla satur ģenētisko kombināciju, kas nosaka auga veiktspēju, ražu, izturību pret slimībām un gala augļa garšu. Visas šīs kombinācijas padara sēklu industriju inovatīvu, lai apvienotu zināšanas un tehnoloģijas. Un šī pieeja ir daudz dziļāka nekā jebkurš traktors vai drons. Avera izmanto ģenētiskos rīkus, genomikas rīkus, molekulāros marķierus un plašu datu bāzi, lai pātrinātu selekciju un prognozētu, kura ģenētiskā kombinācija atbildīs vidēja un ilgtermiņa vajadzībām augošai iedzīvotāju skaitam. Vai jūs varat mums sniegt piemēru ar tomātu vai dārzeni, kas vienkārši nepastāvētu bez mūsdienu selekcijas tehnoloģijām? Lielisks piemērs, kas mums ir rifa gurķis. Šī ir gurķu šķirne, kas izstrādāta ar dabīgi pagarinātu uzglabāšanas laiku. Kamēr parastais gurķis sabojājas dažu dienu laikā pēc novākšanas, rifa gurķis var saglabāties svaigs ievērojami ilgāk, samazinot pēcnovākšanas zaudējumus audzētājiem un nodrošinot labāku produktu klientam. Šeit mums ir produkts, kas piedāvā kvalitātes īpašību ne tikai pašas pārtikas garšai, bet arī sniedz ekonomiskas un ilgspējīgas priekšrocības visai piegādes ķēdei. Kad piegādes ķēdē rodas mazāk atkritumu un ir iespēja ilgāk transportēt produktu līdz gala patērētājiem, tas patiesībā rada papildu vērtību augošajai iedzīvotāju skaitam. Tātad vai mēs ēdīsim pilnīgi citādi, piemēram, pēc 20 gadiem, vai mēs ēdīsim pilnīgi citus augļus vai dārzeņus? Ne obligāti citādi, bet ievērojami labāk. Tomāts joprojām izskatīsies kā tomāts, gurķis joprojām izskatīsies kā gurķis, bet tas, kas būs iekšā,
būs cikādāks. Šķirne, kas audzēta ar augstāku uzturvērtību, selekcionēta labākai garšai, ilgākam glabāšanas laikam, lielākai ražai un ārkārtīgi straujai augšanai. Situācija, ar kuru mēs visi saskaramies klimata un klimata pārmaiņu dēļ, visas šīs īpašības gal galā tiks apvienotas ģenētikā un nodrošinās labākus produktus, kas veicinās mūsu jauno vidi un mūsu ieguldījumu veselībā. Nākotnes pārtikā. Brīnišķīgi. Doktora Cofnata Mausa, Hazira kultūra augu portfeļa pētniecības un izstrādes vadītāja. Lielas paldies, ka šodien bijāt kopā ar mani. Paldies jums! Tagad tā ir viena no pasaulē visbiežāk veiktajām operācijām, taču šoreiz neviena ķirurga nebija, kas turētu instrumentus. Pirmo reizi vēsturē kataraktas operāciju pilnībā veica Izrēlā izstrādāta robotizēta sistēma, ziņo Nataša Kirčberga. Es vairs nevaru darīt lietas, ko parasti darīju. Es pārtraucu lasīt un šūt, jo neredzu. Arī manu tuvinieku sejas kļūst izplūdušas. Tāpēc es atturos runāt vai satikt cilvēkus, jo šaubos, vai tie tiešām ir viņi. Šī ir Bernadete. Viņai ir 71 gads un gandrīz 2 gadus katarakta pamazām atņēma viņai redzi. Bet šī gada sākumā viņa kļuva par daļu no medicīnas vēstures, jo Bernadete kļuva par pirmo pacientu pasaulē, kurai kataraktas operācija tika veikta izmantojot Izrēlā izstrādātu robotizētu platformu. Šis ir Jaspers, pirmais robotizētais sistēmas pasaulē, kas īpaši izstrādāta acu operācijām. Un aiz tā ir ķirurgs, kurš pats no pieredzes zina, cik sarežģīta var būt kataraktas operācija. Pirmo reizi, kad veicu šo operāciju, pēc tās beigām bija pilnīgi slapjš. Es biju pilnībā izmircis. Man aizsvīda aizsarbrilles. Tas bija tik grūti, ka es nezināju, kur likt rokas. Nebija nekāda atbalsta punktu. Tad es nodomāju, ka nav iespējams, ka tā ir labākā tehnoloģija, ko varam piedāvāt ķirurgiem. Un tā, ziniet, mēs sākām. Šī ideja galu galā pārtapa uzņēmumā Foresight Robotics, kas cenšas risināt problēmu, ko daudzi eksperti uzskata par pieaugošu globālu redzes aprūpes krīzi. Tiek lēsts, ka vairāk nekā 600 miljoniem cilvēku visā pasaulē ir nepieciešama kataraktas operācija. Taču tikai aptuveni 30 miljoni cilvēku katru gadu patiešām saņem šo operāciju. Galvenā problēma ir tā, ka mums nav pietiekami daudz ķirurgu. Mums nav pietiekami daudz cilvēku, kas izvēlās medicīnu, bet pacientu skaits strauji pieaug. Mērķis nav aizstāt ķirurgus, bet gan dot viņiem vēl vienu rīku. Jasper darbojas kā augsto tehnoloģiju pagarinājums viņu rokām. Ar robotizētām rokām, 4K kamerām un jaudīgiem datoriem, kas ļauj veikt īpaši precīzas kustības acis iekšpusē. Ķirurgs ēti sēž pie konsoles, skatoties palielinātu tiešraides attēlu un vadot visu reāla laikā pat bez vajadzības ķirurģiski sagatavoties operācijai. Nākotnē Jasper tiks izmantots arī citām acu procedūrām, piemēram, pīklenes operācijām. Mūsdienās ķirurgs parasti veic cik daudz kataraktas operāciju? Tātad šodien viņi veic no 10 līdz 20, un ja esi pats labākais, var veikt pat 30 operācijas dienā. Cik operācijas, tavuprāt, tu reāli varēsi veikt katru dienu, izmantojot Jasper sistēmu? Runa ir par, ziniet, 70–80 procedūrām dienā. Pagājušā gada jūnijā Foresight Robotics nodrošināja iespaidīgu $128 miljonu finansējumu B-sērijā, jo robota izstrāde, kas spēj operēt cilvēka aci, prasa vairāk nekā tikai ķirurgus. Mums ir mehānikas inženieri, mums ir programmatūras komanda, mums ir iegūtās programmatūras speciālisti, lietojuma programmu izstrādātāji, algoritmu izstrādātāji, kustību vadības speciālisti. Mums ir sistēma inženieri, kas koordinē visus pētniecības un izstrādes centienus. Vai jums ir ārsti, kas atrodas uz vietas un faktiski strādā ar robotu? Tātad mums pēcpusdienā ierodās ķirurgi. Paši roboti patiesībā fiziski atrodas turpat uz vietas kopā ar pārējiem. Mēs tos nevaram redzēt, vai ne, jo viņi ir slepenajā režīmā. Viņi mums šobrīd neļauj neko filmēt. Tas ir noslēpums. Jā, tieši tā. Tātad mums šeit ir daudz robotu. Mūsu telpās ir 2 stāvi un kopumā 50,000 kvadrātpēdu platības. Bija sajūta, ka operāciju joprojām veic cilvēks. Es tiešām nesapratu, ka tas bija robots. Es pat nezināju, ka mani operē, jo pēkšņi viss jau bija beidzies. Man ir paveicies, ka man izvēlējās par pacienti. Pateicoties šim augsto tehnoloģiju sasniegumam, ārsti tik ļoti nenogurs, jo ir iekārta, kas palīdz, kad jāveic daudz operāciju.
Līdz šim Jaspers ir veicis 12 veiksmīgas operācijas Filipīnās, taču Foresight Robotics plāno ieviest šo robotizēto sistēmu arī ASV, un pašlaik notiek FDA apstiprinājuma iegūšanas process. Lai vēl vairāk pacienti, tāpat kā Bernadete, beidzot varētu atkal skaidri redzēt, zinot, ka viņiem tiek nodrošināta visdrošākā iespējamā procedūra. Man vairs nav bažu, ka kļūstot vecākai, es nevarēšu redzēt. Es jūtos mierīga, ka varēšu vēl daudzus gadus dzīvot ar skaidru redzi, ar skaidrām acīm. Es beidzot atkal varēšu skaidri redzēt savus mazbērnus un draugus. Tagad olbaltumvielas ir modē. Droši var teikt, ka tās ir mūsu jogurtos, uzkodās un šķiet gandrīz katrā produktā mūsu veikala plauktos. Taču olbaltumvielas dara daudz vairāk nekā tikai nodrošina mūsu ķermeni ar enerģiju. Tās ir molekulas, kas virza pašu dzīvību un bieži vien spēlē galveno lomu slimībās. Šeit iesaistās Izraēlas jaunu uzņēmums Proti, kas izmanto mākslīgo intelektu. Uzņēmums raugās tālāk par gēniem un pēta olbaltumvielas, lai palīdzētu atklāt nākamās paaudzes vēža ārstēšanas metodes. Lai uzzinātu vairāk, man tagad pievienojas Erants Sīgers. Jūs esat Proti izpilddirektore un līdzdibinātāja. Lielas paldies, ka šodien esat kopā ar mani. Paldies, ka uzaicinājāt. Lielākā daļa cilvēku ir dzirdējuši par DNS un ģenētiku, bet olbaltumvielas netiek tik daudz apspriestas. Kāpēc jūsuprāt tā ir? Vai jūs domājat, ka cilvēki visu laiku ir skatījušies nepareizajās vietās? Nē, DNS un genomikas revolūcija ir atstājusi savu ietekmi, un tā bija liela lieta un joprojām ir ļoti nozīmīga pacientu izvēlē un jaunu zāļu atklāšanā. Bet tā bija 2000. gadu sākuma revolūcija. Un tas sasniedz plato, un lai patiesi saprastu, kas notiek dzīvē, kur dzīvi vada tas, kā proteīni miedarbojas savā starpā, ir jāskatās šajā līmenī. Un mēs skatāmies uz pašiem proteīniem, lai patiesi saprastu, kā tos modulēt ļoti precīzā veidā, lai izārstētu slimības. Tātad, kā jūs to darāt? Jūs izmantojat mākslīgo intelektu, lai izpētītu vēzi, bet ko mākslīgais intelekts var saskatīt, ko cilvēku pētnieki varētu palaist garām? Jā, mēs skatāmies uz konkrētiem proteīnu kompleksiem un balstamies uz mākslīgā intelekta panākumiem. Tas ļauj prognozēt proteīnu locīšanos, un vispazīstamākais prognozēšanas modelis tiek saukts par AlphaFold. Tas ieguva Nobela prēmiju medicīnā 2024. gadā. Un, lai gan tas ir ļoti labs, kad runa ir par vienu proteīnu, kad runa ir par proteīnu funkciju, par to, kā divi vai vairāki proteīni darbojās kopā, tam ir savi ierobežojumi. Un tas parasti ir pārliecināts, tāpat kā ChatGPT. Tāpēc, lai pārvarētu šos ierobežojumus, mēs pievienojam datus, patentētas datus no proteomikas, no pašiem proteīniem, lai saprastu, kā darbojas proteīna kompleksi. Un šajā video jūs varat redzēt dažādus proteīnu kompleksu piemērus, kā tie darbojas kopā. Un tiklīdz mēs varam modelēt un saprast, kā tie darbojas kopā, mēs varam arī saprast, kā pārvarēt slimību, kuru tie izraisa. Tātad, vai mēs tuvojamies nākotnē, kurā mākslīgais intelekts atklāja jaunas zāles, pirms zinātnieki to spēja? Noteikti, tāpēc es domāju, ka vismaz nākamo 10 gadu laikā tas būs hibrīds. Tas īsti nav sacensības, vai ne? Visa tehnoloģija kopā ar zinātniekiem strādās, lai kopīgi panāktu izārstēšanu. Galu galā tas nav tā. Tu patiesībā nevari atklāt zāles, nepārbaudot tās reālā dzīves situācijā. Tāpēc laboratorijai ir jābūt iesaistītai procesā. Tāpēc mēs uzskatām, ka izmantojot mākslīgo intelektu, izveidojot pareizo savienojumu un pareizās zāles, tu vari ātrāk tās pārbaudīt, virzīt uz klīnisko izpēti un radīt labākas un ātrākas zāles. Erants Sīgers, Proti izpilddirektors un līdzdibinātājs. Liels paldies, ka šodien bijāt kopā ar mani. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Vai mākslīgais intelekts var pieņemt labākus lēmumus pie stūres nekā cilvēki? Izraēlas uzņēmums Autobrains uzskata, ka atbilde ir jā. Tās tehnoloģija palīdz darbināt nākamās paaudzes autonomos transporta līdzekļus. Tagad uzņēmums sadarbojas ar Uber un Nvidia, lai ieviestu robotaksi Eiropas ielās. Lai uzzinātu vairāk, man tagad pievienojas Igors Raihovs-Gaus. Igor, liels paldies, ka esi šodien ar mani un apsveicu ar šo aizraujošo jaunumu.
Paldies, ka uzaicinājāt mani. Pastāsti man, mēs jau gadiem ilgi dzirdam par pašbraucošām automašīnām, bet tās vēl nav kļuvušas par realitāti. Kāpēc tavuprāt tā ir? Un kāpēc tu domā, ka tava sistēma mainīs šo realitāti? Jā, pirmkārt, es uzskatu, ka robotaksi un autonomā braukšana vairs nav jautājums par to, vai tas notiks, bet gan kad tas notiks. Mēs jau redzam tūkstošiem robotaksi ASV, San Francisco, kur tos vada Waymo. Mēs šo tehnoloģiju attīstam vēl tālāk un ieviešam daudz pieejamākā risinājumā, kas būs pieejams katram auto. Un mēs koncentrējamies uz to, lai šo tehnoloģiju ieviestu Eiropā sākot ar Minhenu, sadarbojoties ar Uberu un Nvidia. Kāpēc, jūsuprāt, Ubers un Nvidia izvēlējās jūsu sistēmu? Jo ir daudz dažādu sistēmu, kāda ir jūsu priekšrocība? Lielākā daļa robotaksiju sistēma šodien balstās uz brutālu spēku. To sauc par pilna cikla apmācību, būtībā izmantojot vienu ļoti lielu neironu tīklu, kas apmācīts braukt. Mēs izmantojam atšķirīgu pieeju, ko sauc par aģentisko mākslīgo intelektu. Mūsu sistēma ir veidota no liela skaita aģentu. Jūs varat domāt par aģentiem kā specializētiem vadītājiem, kas tiek koordinēti reālaikā, un tāpēc šī pieeja sniedz ļoti būtisku priekšrocību. Runājot par precizitāti, šie aģenti ir specializēti konkrētām situācijām. Un runājot par izmaksām, tā vietā, lai palaistu vienu lielu monolītu pilna cikla modeli, mēs izmantojam pieticīgākus pēc aprēķina jaudas aģentus, kas ir gan specializēti, gan pieejamāki. Tad kāpēc tieši Minhena? Jo Eiropā ir daudz pilsētu. Vai tas ir saistīts ar tur esošo regulējumu? Jā, Minhena noteikti ir automobīļu industrijas sirds. Tas ir viens iemesls, bet otrs iemesls – tā ir arī vieta ar visaugstākajām prasībām attiecībā uz drošību un regulējumu. Un mēs uzskatām, ja mēs to varam izdarīt Minhenē, mēs to varam izdarīt jebkur. Tātad, ja domājam par izmaksām, kā tas viss izskatīsies? Vai nākotnē takšu brauciens sākumā būs dārgāks, pirms tas kļūs lētāks? Varbūt. Mēs uzskatām, ka autonomā braukšana būtiski samazinās braucienu izmaksas, izmantojot taksometrus un citus transporta līdzekļus. Ideja nav aprobežoties tikai ar robotaksometriem. Šo tehnoloģiju paredzēts ieviest katrā automašīnā. Tātad, ko jūs redzat notiekam pēc Minhenes? Pēc Minhenes mēs plānojam paplašināties. Mūsu pašreizējais fokus ir uz 2 reģioniem – plašāk Eiropā ārpus Minhenes un Vācijas un Dienvidāziju. Tur mēs arī redzam ļoti nozīmīgu iespēju gan apjoma ziņā, gan izaicinājumu ziņā, ņemot vērā haotisko braukšanu un ļoti blīvo un sarežģīto pilsētvidi. Tātad visbeidzot, vai pēc 20 gadiem mūsu bērni vēl mācīsies braukt ar automašīnu, vai arī tas būs pilnīgi lieki? Es ticu, ka jau pēc 5 gadiem mums būs pilnīgi cita pasaule. Runājot par autonomo braukšanu, mēs redzēsim, ka uz ceļiem vairs nebūs tikai 1000 autonomu vadītu automašīnu, bet sāksim redzēt 100 000 un miljonus. Ļoti interesanti. Paskatīsimies, kas notiks. Igors Raičovs Gaus, Autobrains, izpilddirektors un dibinātājs. Paldies, ka bijāt kopā ar mani šodien. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Tagad par šo pāvests Leo ir apņēmies glābt mūsu dvēseles no mākslīgā intelekta. Amerikāņu pāvests ir publicējis 42 000 vārdu garu vēstuli par dažādām ar mākslīgo intelektu saistītām tēmām. Tādas kā riski, kas saistīti ar varas koncentrēšanu dažu cilvēku rokās, un par mākslīgā intelektu un cilvēku attiecībām. Džo Brauns ziņo par to, kā glābt šīs dvēseles. Pāvests Leons tikko ir izdevis savu pirmo pāvesta doktrīnu, pirmo savā pontifikātā, un tā ir 250 lapušu brošūra ar nosaukumu Magnificat Humanitas, jeb izcili cilvēki. Parasti šāda veida darbi tiek izplatīti tikai Vatikāna kardinālu vidū. Taču pāvests Leons ir nolēmis izvēlēties nedaudz atšķirīgu pieeju, jo viņš vēlas, lai šo vēstījumu dzirdētu pēc iespējas vairāk cilvēku, jo viņš uzskata, ka šis ir viens no svarīgākajiem jautājumiem cilvēcei šobrīd – pagrieziena punkts, ja tā var teikt, proti mākslīgais intelekts. Viņš to uzsāk kopā ar uzņēmuma Anthropic izpilddirektoru Krisu Olahu. Un būtība ir tāda, ka viņš vēlas, lai mākslīgais intelekts būtu domāts daudziem, nevis tikai dažiem. Viņš vēlas, lai tas būtu kaut kas atvērts un pieejams visiem, un to pārvaldītu visi. Ne tikai daži cilvēki, kuriem iespējams ir savas slēptas intereses, ja tā var teikt. Viņš to ir salīdzinājis ar Bābeles torni. Tādā ziņā, ka visi vēlējās būt individuālisti,
un sasniegt virssotni, sasniegt Dievu pašu saviem spēkiem. Un galu galā tas noveda cilvēci pie vēl lielākas sašķeltības nekā iepriekš. Tāpēc viņš cer, ka mākslīgā intelekta uzņēmumi un valdības spēs samazināt varas līmeni, ka varu, kas ir to dažu cilvēku rokās augšgalā, varēs sadalīt starp visiem. Interesanti gan ir tas, ka viņš daudz koncentrējās uz mākslīgā intelekta izmantošanu kara darbībām. Tagad. Tas ir kaut kas, kas jau ir ticis izmantots Gazā un ir ticis izmantots Ukrainā. Un viņa bažas par to ir tādas, ka, ja cilvēki vairs nav iesaistīti, tad visi cilvēki uz zemes, tie, kuri kļūst par mērķi, vienkārši kļūst par statistiku. Un kad cilvēki kļūst par statistiku, nevis personībām, tad tas atņem viņiem to, kas padara viņus par cilvēkiem. Tagad tas parāda, kur pāvests Leons vēlas virzīties ar savu pontifikātu, un varbūt tas ir nozīmīgi, ka viņš ir amerikānis. Līderi mākslīgā intelekta jomā ir amerikāņi. Un tas iespējams varētu būt viens no pagrieziena punktiem, kā viņš kļuva par pāvestu, kā viņš guva virsroku konklāvā. Tā ir spekulācija, bet tas, kas nav spekulācija, ir fakts, ka mākslīgais intelekts ir kaut kas svarīgs katoļu baznīcai. Un tas ir kaut kas, ko pāvests Leons ir vēlējies izvirzīt savas pontifikāta priekšplānā. Tagad pievēršamies virālajiem tehnoloģiju jaunumiem, jo jauna aptauja atklājusi, ka Z paaudzes sajūsma par mākslīgo intelektu pēdējā gada laikā ir samazinājusies par 14%. Tikmēr dusmu sajūtas pret šiem rīkiem ir pieaugušas. Lai to izskaidrotu, man tagad pievienojas I24 News angļu valodas korespondente Džode Nicelovica. Džode, kas ir izraisījis šo neapmierinātību jauniešu vidū? Mēs visu laiku redzam jaunas paziņojumus no uzņēmumiem, ka viņi pievieno mākslīgo intelektu saviem produktiem. Tas aug ar katru dienu. Mākslīgais intelekts ir visur – telefonos, klēpjdatoros, jebkur. Šobrīd ir tā, ka, ja iznāk jauns leduskapis un tam nav mākslīgā intelekta, investori kļūst nervozi. Tāpēc cilvēki vienkārši jautā, kāpēc mākslīgais intelekts ir visur. Tas šķiet pārspīlēts, un cilvēkiem sola šos robotu asistentus, bet dienas beigās Es bieži nonāku pie tā, ka strīdos ar dažiem no šiem tēzēšanas robotiem, jo viņi vienkārši nevar izdarīt to, ko tu no viņiem prasi. Tāpēc es domāju, ka šobrīd mēs drīzāk skatāmies uz pogu, kas ļauj izslēgt mākslīgo intelektu, nevis to pievienot. Tātad šie Z paaudzes pārstāvi dodas no Ziemeļkorejas uz Dienvidkoreju, lai ieslēgtu sevi, bezformīgajos cietumos. Tas arī ir ļoti aizraujoši. Jo arī Google pārstāvis uzstājās universitātē ar runu, un kad viņš pieminēja mākslīgo intelektu, šie Z paaudzes pārstāvji viņu izsvilpa. Tātad tas kļūst par lielu problēmu jaunākās paaudzes vidū. Un tagad par ES, jo tā virza prasību pēc nomaināmām baterijām. Jā, tā ir atgriešanās, kuru neviens negaidīja, es varu iedomāties. ES regulatori izdara spiedienu uz arvien vairāk uzņēmumiem, lai tie patērētājiem padarītu baterijas vieglāk nomaināmas. Tagad negribu likt tev justies vecai, bet atceries, ka reiz bija tāds laiks. Paldies, Džodija! Nav par ko. Tā vienmēr ir laba frāze, ar ko sākt teikumu, vai ne? Bija laiks, kad tu vienkārši varēji atvērt savu telefonu aizmuguri un nomainīt bateriju, ja tā sāka niķoties. Tagad es patiešām to atceros, tie bija tie ļoti mazie telefoni bez interneta, tajos bija tikai spēle čūska un viss, Tagad ir tik sarežģīti nomainīt bateriju, ka cilvēki vienkārši dod priekšroku nopirkt pavisam jaunu telefonu. Tāpēc es vēlos to mainīt un padarīt mums vieglāku iespēju lietot savas ierīces vēl vairāk, neizejot cauri sarežģītajam procesam ar bateriju nomaiņu vai jaunu telefonu iegādi. Bet vai tas ir tikai tāpēc, ka ir sarežģīti nomainīt bateriju, vai arī tas ir saistīts ar vidi, vai arī tāpēc, ka tur ir kāds mikroshēma? Tā kā tā ir es teiktu, ka droši vien ir liels uzsvars uz vides aizsardzību. Tev ir pilnīgi taisnība, pilnīgi pareizi droši vien. Un runājot par mikroshēmām, Nvidia arī ir laidusi klajā jaunu mikroshēmu. Un, protams, tas ir saistīts ar mākslīgo intelektu. Protams, mēs nevaram... Z paudze apvienosies. Viņiem tas nepatīk, bet labi, viņi to ir palaiduši. Tātad mēs esam pieraduši, ka mākslīgais intelekts atrodas kaut kur mākonī. Jūs uzdodat jautājumu ChatGPT, tas aiziet uz kādu datu centru un atgriežas ar jūsu atbildi. Tātad Nvidia ir izlaidusi vai arī izlaidīs datorčipu, kas tiek ievietots tieši jūsu datorā.
Un šis ir iebūvēts mākslīgais intelekts. Tas ir paredzēts gandrīz kā asistents. Tas palīdzēs jums ar e-pastiem, projektu vadību un grafiku organizēšanu, ar visu tam līdzīgo. Tas ir kā personīgais asistents jūsu klēpdatorā. Bet tad rodas jautājums, kā tas viss darbosies. Mans dators jau tagad sāk bremzēt, ja man ir atvērtas 20 cilnes pārlūkā Chrome. Tagad man klēba datorā būs vesela mākslīgā intelekta datora sistēma. Es nezinu. Ar ChatGPT ir līdzīgi, jo, piemēram, ja tu kaut ko pajautā, atbilde tāpat aizņem dažas sekundes. Un īpaši, ja tu esi kļūdījusies vai kaut kas nav sanācis un gribi mēģināt vēlreiz, tas aizņem mūžību. Tas ir tik dīvaini, tas man pilnīgi biedē. Tas ir ļoti kaitinoši. Labi, bet šis čips vismaz sola to darīt citādi. Jā. Par ļoti augstu cenu, es iedomājos, bet tas būs pilnīgi atšķirīgi no visa, ko līdz šim esam redzējuši. Brīnišķīgi. Labi, redzēsim, kā tas viss izvērtīsies, jo bija arī cilvēki, kas tam iebilda. Tad redzēsim, vai produkts tiešām ir tāds, kādu viņi sola. Džodīna Celovica, I24 News, angļu valodas korespondente. Paldies, ka šodien bija kopā ar mani. Paldies! Un tas arī viss, kam šodien mums pietika laika. Es esmu jūsu vadītāja Linda Plačmejera. Pievienojieties mums nākamnedēļ jaunā InnoNation sērijā. Paldies, ka skatījāties un lai jums lieliska diena, lai kur jūs arī būtu. Sveicieni no Telavivas!